Atzīšos, es neesmu skeptisks, es esmu cīniski patiesi. Laikam tāpēc, ka neesmu pārāk profesionāls politiķis. Tagad pret savu skatoties, es īsti pat neredzu, ko runāju, jo parasti es runāju ar savu, kad ir aiz muguras. Protams, katram ir savas atmiņas par parigāžu laiku. Man barikāds sākās 13. datumā, 4 no rīta, kad mājās piezvanīja Arvīds Draunieks, pasakot, viņā vārās cel augšā savus cilvēkus. Es biju viens no šī rajona vadītājiem. Un patiesībā, ko darīt, kā darīt, mēs nezinājām neviens. Mēs zinājām mērķi, kas mums ir vajadzīgs. Tā vai savādāk mērķi bija viens – neatkarīga Latvija. Tas bija izdiskutēts visos līmeņos tautas frontē. Sazinoties ar saviem cilvēkiem, kurus ātrumā varēja pacelt, kaut kur apmēram uz 5 no rīta, mēs savācamies Doma laukumā, ka patiesībā daļa dzīvo Jauncīmā, daļa Vecmiegrāvī, daļa dzīvoja centrā. Sadalīja uzdevumus, un pēc tam jau darbdienai sākoties mēģinājām sazināties gan ar tautas frontes mītni, gan ar augstāko padomu. Un pateikšu godīgi, no vienas puses visiem bija tāds neliels apjukums. Kas ir barikāds, tā vai savādāk? Barikāds tā vai savādāk ir un paliek daļa no pilsoņu kara. Un manā skatījumā, ja pirmais uzdevums tautas frontē bija neatkarīga Latvija, tad otrais uzdevums panākt šo neatkarīgo Latviju bez asinīm. Mums nebija garantijas, ka asins līs vai ka asins nelīs, bet darīts tika viss, lai šo asiņu nebūtu. 2 no 3 vīriem man pašlaik pretī stāv, Sigurdu redzu, Ežmali redzu. Viņi ļoti nopietni strādāja Vecmiegrāvī tādā brīdī, kad braukāja tāds mīļšauks pasākums kā Omons. Omons bija reāls militārs spēks, pie tam tie cilvēki juta, ka viņus ir nodevuši, ka viņi ir iedzīti stūrī, un stūrī iedzīta žurka. Tas ir ļoti briesmīgs dzīvnieks. Viņš var uzbrukt jebkurām. Šeit savācās cilvēki bez ieročiem. Kādi ieroči mums bija? Draudzība. Ticība vienam otram, ka ja kāds ir kaut ko pateicis, tad tas būs izdarīts, un praktiski arī bija visi ieroči. No šiem ieročiem izauga tā valsts, par ko runāja pašlaik Gaida Zeibots. No šiem ieročiem izauga tā valsts, par ko pirms tam runāja Romas. Jo tā vai savādāk, mēs neviens netikām nemācīti, neaudzināti kā politiķi, kā valsts vīri, un ticiet man, tas ir pasmats darbs katru reizi. Man ļoti patīk tas, ka šeit tomēr katru gadu parādās jaunieši. Kāpēc? Kas šodien notiek pasaulē? Ukrainā, kā jūs zināt, ir tas pats pilsoņu karš. Pašlaik Latvijai draud tas pats, kas draud visai Eiropai. Musulmaņu invāzija. Tas ir daudz reālāks drauds nekā tas, kam mēs gatavojamies, ķildojoties ar Krieviju. Un es neesmu pārliecināts, ka ar visu amerikāņu palīdzību daudzu smagu metālu lūžņu veidā mēs varēsim noturēties, ja pašā sabiedrībā, Latvijas sabiedrībā, nebūs tāda saliedētība, kāda bija toreiz pirms 25 gadiem šeit. Mēs varējām lamāties savā starpā, bet mēs visi zinājām, kas ir jādara. Šodien izskatās, ka mēs vairāk ķildojamies savā starpā, nekā gatavojamies valsts uzturēšanai suverenitātes stāvoklī. Tāpēc es visiem novēlu apdomāt, ko un kā mēs sakām, priekš kā mēs sakām. Pārbaudījumi Latvijai pašlaik nāk ļoti nopietni. Un es domāju, ka visi tie jaunieši, kas šodien vēl skolu beidz, universitātes mācās, viņi būs vajadzīgi. Un viņi vēl nezin, kas no viņiem būs vajadzīgs. Veči pamazām tīs makšķers. Mans vecāks man vienmēr atbildot par pilsoņu karu gadiem un par pirmo atbrīvošanas periodu Latvijā uz jautājumu, ko tu tur streķos darīji, teica, ko mēs darīja, jauns zaļa puikas, šnap dzērām, meitas mīlējām. Pēc tam ordeņus saņēmām un tā tālāk. Tad es novēlu, lai jums patiešām, lai tas viss atmiņā paliek kā labais un izturēt to, kas būs grūts priekšā. Veiksmīgi! Sigurds Graudiņš, Vecmiegrāvi politiskais bojovīgs. Es vārdu nelūdzu, es nāku un ņemu. Tāpat kā tas tika darīts tajā laikā.
Sveiciens jums no Aleksandra Vabišķeviča. Ja kāds atcerās, noteikti atcerās, paslims prom šeit no Rīgas. Inta Biezā arī slim. Un, lai cik tas žēl nebūtu, Venēra Poriņa. Vakar viņu paglabājām. Ir jautājums, vai barikādas bija to vērts? Gan jā, gan nē. Kam viņas bija vērts pa pilnu klapu, kam nē. Ir reālā situācija. Atminoties to laiku, tas nekad neizdzisīs no manas atmiņas tādā ziņā, kā biedra plecs, bez vārdiem. Mēs jūtām biedra plecu. Un ne tikai. Bez arī Krievu līdzdalības. Atcerieties, bez Krievu līdzdalības. Mēs vien paši Latvijā, arī šajā situācijā, kas mums ir priekšā, netiksim galā. Tātad nedaudz pa tiem laikiem. Ir amons, briesmīgs, jā, braukām, ap bobikiem, pakaļējās durvis vaļā, automāti ložmetēji, viss kā nākās. Tur Vecdaugavā barīgas padauz, vēl šo to. Kā Imants teica, tie cilvēki bija atstāti bez uzmanības, savā vaļā, lai cik tas bēdīgi nebūtu. Bet iesākumā Omons kā tāds darīja pietiekami labas lietas. Vecmilgraudu tilts, ar ko viņš paliek man atmiņā. Ar to, ka bija sašauta smagā tehnika. Nu labi, sašauta. Bet izrādās, latvieši ir tādi muļķi, kas uz grābekļiem kāp vēl un vēl. Skaidrs bija, kā Monam tepat savu izlūk kaut kur netālu ar rācijām, kas mums nebija. Un tajā laikā es dežurēju, kas tas bija, Oktobra rajonā, izpildu komitejā, otrā stāvā. Un tur 23 vai 26 reizes, es pat labi neatceros, ne to draunieks, ne to pļaunieks centās uzdzīt tehniku vēlreiz uz tilta. Es teicu, nē. Un kaut kādā variantā apkārt ceļiem viņiem tas izdevās. 5 minūšu laikā bija Omona klāt un sašāva. To vajadzēja. Varēja efektīvāk to izdarīt kaut kur citur, tur Sarkandaugavā. Vai mūs kāds mācīja? Nē. Ir tas, ko sauc par tautas pašu organizēšanos, un tas ir pamatīgs spēks. Tas nāk no zemes, var šeit, kur mēs stāvam, ar savu pieredzi un bez kādām mācībām. Mūsu rindās mēs strādājām ar Ramonu. Turpat norganizēts bija ideāli. Viņi tikai pakustējās un jau 3 vietās, ministra kabinetā, augstākā padomē un Tautas frontes ēkā jau zināja, ko viņi dara. Viņi pat sāka maskoties un braukāt ar maizes mašīnu. Nu, jūs atcerieties, tur tikšanās vietu mainīt nedrīkst. Arī to zināja. Un zināja konkrēti, cik tur cilvēku var būt, kāds bruņojums uz tilta. Cilvēki stāvēja ar pārliecību, bez ieročiem. Tur viens otrs, tād ir liels varonis, jā, man tur stroķis, brezs bija un vēl kaut kas. A šeit Vecmilgrāvi ieroči nebija. Bet toties bija pārliecība, stāvēt. Ir jābūt vēsturiskai taisnībai. Un kamēr es būšu dzīvs, es to teikšu. Ļoti žēl, ka mūrnieku nošāva. Bet viņu vietā vajadzēja būt Tālavam Junzim. Viņu medīja, ja kas, atsauc uz mani un Arni Akmeņu lauku obligāti. Ir vēl viens tāds nopietns kadrs, ko nav novērtējuši ne latvieši, ne krievi, ir Bugais, Ivan Fjodorovičs. Var pateikt, kā krievs saka, liels paklon, jo asins varēja būt nevājas. Un daudz. Tajā brīdī, kad viņš te atbrauc, kas tāds? Bugai Ivan Fjodorovičs, tā un tā projām. Barikādnieki īsti paprasīja, коммунист, пошел нахуй, коммунистам не верим. Īs un konkrēti. Tas nekas, ka pēc tam amonīgi viņa apliecība tur saplēs un tā tālāk nolika dubļos. Tas tā, vēsturisks moments. Obligāti es gribu pieminēt
Juris Docenko. Futbola treneris. Nu, kas futbola treneris? Starp citu izcils treneris. Vienīgais cilvēks, kurš bija spējīgs nodzīt Omonu no futbola laukuma ar to mātu un vispār, jo viņiem saprotamā valodā. Vienīgais, kas to bija spējīgs izdarīt. Vēl ļoti nepatīkami, ka arī ne tikai mūsu Latvijas vēsture, bet arī barikāžu vēsture tiek pārrakstīta. Kā ar Milbergas kundzi mēs pārmetām, kā saka, pārmetām vārdus, cik materiāli tiek ieguldīti, lai jaunatni savādāk to saprast. Nevis tā, kā mēs šeit darījām. Un vēl man pie jums visiem ir viens tāds konkrēts jautājums. Es vienīgais esmu ar šādu te. Kāpēc jums nav? Kāpēc jūs kaunaties? Uzlikt. Kāpēc? Vai jūs tikai tagad saprotat, ko esat izdarījuši un kauns no tautas? Nu tas tā, garām ejošs jautājums. Krieviem, teiksim, 9. maijā viņi iet, viņi zina, par ko gāja. Es arī esmu atnācis šeit un uzliku to, jo uzskat, ka maņieka automāta stobra bikstīšana manās krūtīs ir pietiekami nopietnas arguments. Vēl šeit mēs iztikām bez upuriem, ne tā kā Rīgā. Tātad, paldies. Bet, lai tas būtu piesprausts, lai to redzētu. Paldies, cilvēki. Paldies tev. Nu, apmēram tā. Vienotība, jā. Nekad neaizmirsīšu šo te sajūtu. Arī vecrīgā, kad gāja cauri, nekas nebija, bet bija tāda aura, saprot, tu jūti, tu vienkārši jūti. Un es nekad neaizmirsīšu to vecīšu, veco cilvēku acis, mirdzošās acis, kaut pastalās, bet brīvi. Viņi mums nesa pēdējo, maizītes smērēja un tā tālāk. Saprotiet, nedrīkst nodot. Tā ir tautas atmiņa, ko nedrīkst nodot. Un vēl nobeigumā, attiecībā par tautas aizstāvjiem, es atbildēšu. Nevis es atbildēšu, bet Latvija ir atbildējusi ar apmēram 450 000 tautiešu ārpus Latvijas. Paldies! Turamies!